Otrā pasaules kara sākumā, 1939. gada oktobrī-decembrī, no Latvijas un Igaunijas pēkšņi izceļoja vācbaltieši. Izglītota, bagāta, labi organizēta un saliedēta mazākumtautība. Vācbaltiešu izceļošana notika pēc divu diktatoru, Hitlera un Staļina slepenas vienošanās. Tas ir unikāls gadījums pasaules vēsturē, kad divas lielvaras nolēma pārvietot citās suverēnās valstīs dzīvojošus pilsoņus. Mēs atstājam aiz muguras konventa sētu, kas ir pirmo Rīgas, kā teikt, militāro iekarotāju Zobenbrāļu ordeņa pils vieta. Ko jūs, kā jauni cilvēki, zinat un stādaties priekšā, kā vācieši radās Rīgā un kāda ir viņu loma bijusi? Tas, kas man ir licies, ka vācieši ir ar krustu kariem ir iekarojuši šo teritoriju un dibinājuši pilsētas un kaut kādu relatīvu struktūru un varbūt kādu eiropeisku vēsmu atnesuši līdz Baltijas tautām un tad tādu varbūt paliekošu tādu inteliģenciju. Nevar īsti saprast, kas ir latviskais un kas mums viss nāk no vāciešiem un viņu milzīgās ietekmes. Vāciešus ar mūsdienu Latvijas un Igaunijas teritoriju saista gadsimtiem sena vēsture, kas sākās ar tirzniecības kontaktiem un kristīgās ticības sludināšanu. Skandināvi kristīgajai ticībai pievērsās jau 10. gadsimta sākumā, bet kopš 12. gadsimta zviedri pakāpeniski pievērsa kristietībai arī somus. Tāpēc 1198. gadā Romas pāvests Inocents III izsludināja krusta karu Livonijā. Tā vācieši dēvēja igauņu un latviešu apdzīvotās zemes. Vietējās ciltis pretojās vācu krustnešiem gandrīz 100 gadus. Tomēr ar uguni un zobenu, nežēlīgi apspiežot un nogalinot, vācieši panāca savu un nostiprinājās Baltijā. 1201. gadā bīskaps Alberts nodibināja Rīgu, pirmo pilsētu Livonijā. Pilsētu, kas tika veidota pēc vācu parauga, likumiem un monetārās sistēmas. Mākslas vēsturnieks profesors Ojārs Spārītis lieliski pārzina Rīgu un jau daudzus gadus pēta arī vācbaltiešu vēsturi. Žaklīne un Reinis ir studenti. Viņus abus ļoti interesē Rīgas vēsture un arhitektūra. Brāļu Grimmu pasakas varoņi Brēmenes muzikanti jauniešiem ir pazīstami no bērnības, bet izrādās, ka piemineklī ielikta daudz dziļāka jēga. 1989. gads. Krīt Berlīnas mūris. Būtībā beidzās augstais karš, un Berlīnas mūri nojaucot, krīt dzelzs priekškars. Šī te tāda pārplīsusī siena vai šķirba nozīmē to momentu politiskajā Eiropas vēsturē, kad Rietuma Eiropa caur atvērušo dzelzs priekškaru skatās uz Austrumu Eiropu, kas ir tikusi šķirta uz ilgiem gadu desmitiem pēc Otrā pasaules kara no centrālās Eiropas. Un tādējādi lūk šiem te Brēmenes muzikantiem, kā pasakas varoņiem, ir arī politisks zemteksts paust atkal apvienotās Eiropas uzdevumu. Latvija, Lietuva un Igaunija no Eiropas tika atšķeltas 1939. gada 23. augustā, kad divas lielvaras, Vācija un Padomju Savienība, noslēdza slepenu vienošanos, kas pazīstama kā Staļina-Hitlera pakts. Tā paredzēja Baltijas valstu, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iekļaušanu padomju interešu sfērā, kas nozīmēja drīzu šo valstu okupāciju un aneksiju. Bet Baltijā tolaik dzīvoja liela vācu minoritāte, ap 100 000 cilvēku. Latvijā mitinājās ap 70 000 vāciešu, jeb gandrīz 4% no iedzīvotāju kopskaita. Tā Rīga, ko mēs pazīstam šodien, kas ietilpst vecpilsētas kādreizējā teritorijā starp Daugavu, Operas teātri, Nacionālo teātri un Brīvības pieminekli, ir vācu Rīga, radīta ar vācu prasmēm, vācu menedžmentu, vācu administratīvo, politisko un ekonomisko varu un radīta komfortablai dzīvei priekš vāciešiem. Vācieši kā izglītota šķira, jo viņu privilēģijas nodrošināja viņiem materiālo situētību, materiālo labklājību, viņi varēja pirmie un vislabākā veidā iegūt labāko izglītību. Un šī izglītība atkal veicināja ekonomisko apriti, un viņi no savām izglītības pozīcijām, protams, iekaroja ekonomisko varu.
Gadsimtu gaitā vācu-baltiešu un latviešu attiecības bija sarežģītas. Vācieši kopš 13. gadsimta bija valdošā, privileģētā kārta un zemes īpašnieki Latvijā. Bet latvieši galvenokārt bija tikai zemnieki un kalpi. Ar laiku latviešu netaisnību izjuta arvien asāk, kas 1905. gadā pat izpaudās muižu dedzināšanā un fiziskā vardarbībā. Savukārt muižnieki vadīja soda ekspedīcijas, kas apspieda zemnieku sacelšanos. 1918. gadā latvieši nodibināja savu valsti. Vācieši negribēja zaudēt vadošo lomu, tāpēc daudzus jaunās valsts lēmumus uztvēra kā atriebību. Tomēr vācu-baltiešiem bija stabila pārstāvniecība visās Latvijas republikas saimās, un vairākums Latviju uzskatīja par dzimteni. Latvijā dzimusi arī Rīgas tirgotāju Dītrihu dzimtas atvase – Leonora Dirnēnas kundze. Manam tēvam bija 2 veikali, un man māte nestrādāja nekur, viņš bija mājās. Mans tēvam bija arī 2 mašīnas smagās, lielās, jā, un vasarā viņš apkalpoja visu jūrmā produktiem, un arī ziemā un vasarā ļoti daudz slimnīcu ar pienproduktiem. Es gāju bērndārzā, vēlāk vācu skolā aizgāju. 1920. gadā agrārā reforma lielajiem zemes īpašniekiem, kas galvenokārt bija vācieši, atsavināja zemi, atstājot 50 hektārus pie muižas. Un gadījumos, ja zemes īpašnieki bija cīnījušies pret Latvijas neatkarību, konfiscēja visu zemi un muižu. Tomēr vācu-baltiešu loma Latvijas saimnieciskajā dzīvē joprojām bija nozīmīga. Viņiem piederēja daudzi rūpniecības un tirzniecības uzņēmumi. Bet vācu-baltieši kā ārsti, arhitekti, advokāti, inženieri, zinātnieki un skolotāji deva būtisku ieguldījumu valsts kultūrā un izglītībā. Šīs abas ēkas un šis krustgabals piederēja maniem vecvecākiem. Blumenbach viņiem bija uzvārds, un Blumenbachs mans vectēvs bija augsts pilsētas ierēdnis par finansēm. Mēs te apmetāmies 1930. gadā, pašā decembrī. Tad piedzima mans jaunākais brālis, un maniem vecākiem vajadzēja lielāks dzīvoklis, un šī mazā mājiņa atbrīvoja vienu, un tur mēs iecēlamies. Renātes Adolfi kundzes vecāku mājas atradās Āgenskalnā, vienā no Rīgas rajoniem, kur līdz 1939. gada rudenim dzīvoja ļoti daudz vācu-baltiešu. Adolfi kundzes vecāki bija skolotāji, bet viņa gāja 6. vācu pamatskolā, kas atradās Āgenskalnā, un pēc tam vācu ģimnāzijā. Skolā Adolfi kundze labi iemācījās latviešu valodu un apguva Latvijas vēsturi un ģeogrāfiju. Rindām auga ozoliņi, aizupītas maliņā. Pretim auga liepu rinda, kas ozolus kaitināja. Ozoliņi, zīlēm traudā. Vēlāk es vairs nezinu. Bet tas mums bija jādzied kādā bērnu dziesmu svētkos, jo Ulmanis to bija ierosinājis. Arī visiem vācu skolniekiem un vācu skolām bija jāpiedalās pie tādām bērnu dienām un notikumiem. Als es uns gelang, dem deutschen Volk eine neue Idee zu geben. Und dieses Volk in diese Idee 1933. gadā Vācijā pie varas nāca Adolfs Hitlers. Daļa vācu-baltiešu, it īpaši jaunatne, aizrāvās ar Hitlera sludinātajām nacionāla sociālisma idejām, un pakāpeniski viņu apziņā pirmo vietu ieņēma Vācijas, nevis Latvijas intereses, lai gan daudzi no vācu-baltiešiem savā etniskajā dzimtenē Vācijā nekad nebija bijuši. Šāda vācu-baltiešu uzvedība radīja neusticību un naidu daļā latviešu, jo viņi uzskatīja, ka vācu jaunieši uzvedas kā Hitlera politikas atbalstītāji. 1939. gada 28. septembrī tika parakstīts slepens padomju vācu protokols par vāciešu izceļošanu no teritorijām, ko Padomju Savienība drīzumā gatavojās okupēt un anektēt. Tas ir vienīgais tāda veida nolīgums pasaules vēsturē, kurā 2 diktatori lemj par citās suverēnās valstīs dzīvojošiem pilsoņiem.
Pēc dažām dienām Adolfs Hitlers aicināja vācu-baltiešus atgriezties savai etniskajā dzimtenē Vācijā. Renāte Adolfi kopā ar klases biedrenēm Hitlera radiorunu noklausījās matemātikas stundas laikā sava skolotāja dzīvoklī. Tas notika paslepus, jo skolotājs nevēlējās, ka kāds par to uzzina. Hitler mitteilte, würde die deutschen Volkssplitter außerhalb der deutschen Reichsgrenzen, Schwierigkeiten und Unstimmigkeiten weiterhin zu verhindern, würden also zurückgeholt. Hitlers paziņoja, lai likvidētu sarežģījumus ārpus Vācu reiha, vācu tautības cilvēki tiks pārcelt uz Vācu teritorijām. Un es redzēju, kā skolotāja kundze skatās uz savu vīru un prasa, vai tas attiecas arī uz mums? Viņš atbildēja, nē, tas uz mums neatiecas. Viņi nomierinājās, un mēs noklausījāmies runu līdz beigām. Tas bija 6. oktobrī. Mēs sākumā to neuztvērām nopietni. Domājām, ka tas mūs neskars, taču izrādījās, ka tas tomēr attiecas arī uz mums. Tomēr pēc dažām dienām noskaidrojās, ka šis aicinājums domāts visiem Rīgas vāciešiem. Neprecēto vācu tirgotāju jeb Melngalvju namā pie Rolanda statujas, kas simbolizē Rīgas piederību Hanzas Savienībai kopš 14. gadsimta, tika iekārtots izceļošanas centrs. Rolanda piemineklis ir katras Hanzas pilsētas simbols. Tās ir Lībekā, tāds ir Brēmenē, tāds ir Hallē, tāds ir Stralsundē, tāds ir daudzās Ziemeļvācijas pilsētās, kur šis piemineklis centrā atgādina, ka tā ir brīva pilsēta, lemt savus tiesības, savus likumus, izdot savu naudu un pat sodīt savus pavalsniekus ar nāvi, ja tas ir nepieciešams. Rācnams, tā ir pilsētnieku varas institūcija. Bet 1939. gada rudenī Melngalvju namā vāciešiem pirms izceļošanas labprātīgi vajadzēja izteikt savu gribu uz visiem laikiem izstāties no Latvijas pavalsniecības. Pēkšņi sagruva 700 gadus celta pasaule, bet vēlāk, Otrā pasaules kara laikā, tika sagrauts arī Melngalvju nams, ko atjaunoja tikai 90. gadu sākumā. Otra Latvijas pasu nolikšanas vieta atradās Vācu pamatskolā Āgenskalnā, kur devās arī Adolfi ģimene. So, da waren also große Tische, da saßen Beamte, ob es Polizisten oder Geheimpolizisten oder Zollbeamte waren, das weiß ich nicht. Er guckte jeden Einzelnen an und fragte, weil jūs brīvprātīgi aizbrauciet. Und dann musste man ja oder nein sagen. Und ich so guckte ihn auch groß an und sagte, ja, Tur bija garš galds, kur sēdēja policisti un ierēģi, kuri apskatīja katru un vaicāja, vai jūs brīvprātīgi aizbraucat, un bija jāsaka jā vai nē. Es teicu jā. Esmu domājusi, kas notiktu, ja es teiktu nē. Man bija 16 gadi. Es vēl gāju skolā, man nebija profesijas. Visi mani radinieki un vecāki brauca prom. Tad kur lai es viena Latvijā paliktu un ko darītu? Tā es izlēmu, ka man jāsaka jā. Daudzus mocīja šaubas, bet daļu, īpaši jauniešus, vilināja iespēja nokļūt Vācijā. Viņu vidū bija arī Rīgas skolniece Dagmāra Skalberga. Kad es dzirdēju, ka notiks pārcelšanās uz Vāciju, es jutos priecīga, jo es vienmēr biju gribējusi aizbraukt uz Vāciju. Es apskaudu visus, kuri brauc uz Vāciju. Atceros, ka visu kustāmo īpašumu mēs varējām ņemt līdzi. Mēs sēdējām dzīvoklī uz sapakotām mantām. Es dziedāju, bet pieaugušie stāvēja un raudāja. Kāpēc Hitlers aicināja vācu-baltiešus doties uz Vāciju? Viens no iemesliem – bailes, ka pēc padomju okupācijas komunisti varētu izreikināties ar vāciešiem. Līdzīgi jau bija noticis Polijā, kur pēc Vācijas uzbrukuma Polijai vietējie izreikinājās ar 5000 tur dzīvojošo vāciešu. Otrais iemesls vācu tautas apvienošanai bija nepieciešamība apgūt okupētās zemes. Vācu tautas apvienošanas ideja un vāciešiem raksturīgā likumpaklausība bija galvenie izceļošanas argumenti vācu-baltiešu vairākumam. Daudzi izšķīrās arī tāpēc, ka viņu īpašumu vērtību solīja kompensēt. Savukārt vecākā paudze jau vienreiz bija piedzīvojusi padomju varu. Also meine Eltern und Großeltern, die hatten den Ersten Weltkrieg hier im Lande erlebt. Diese Erfahrung der Bolschevikenzeit. Mani vecāki un vecvecāki bija Latvijā pieredzējuši Pirmo pasaules karu. Aresti, nošaušanas, uzbrukumi, tā bija milzīga trauma vāciešiem,
un it īpaši vīriešiem, kas piedalījās karā. Viņi baidījās no Padomju Savienības un ne bez pamata. Izceļošanu organizēja Vācijas valdības pilnvarotie UTAG sadarbībā ar vietējām iestādēm. Izceļotāju nekustamais īpašums bija jānodot izceļošanas akciju sabiedrības UTAG pārvaldīšanā un rīcībā, bet lauku īpašumus bija uzņēmusies atpirkt Latvijas valsts, samaksājot kompensāciju 200 latus pār hektāru. Vērtspapīrus, valūtu, mākslas priekšmetus un automobiļus nedrīkstēja izvest. Tirzniecībā nonāca liels daudzums mantu, ko aizbraucēji nevēlējās vai nespēja paņemt līdzi, piemēram, mēbeles un grāmatas. Plašais piedāvājums nozīmēja zemes cenas, tāpēc izceļotājiem savas iedzīves pārdošana bija neizdevīga. Mein Bruder und ich, wir durften plötzlich viel mehr, als wir vorher gedurft hatten. Also wir durften in Stadtgegenden gehen und versuchen, selbst unsere Sachen zu verhandeln, zu verkaufen. Das haben wir auch gemacht. Mans brālis un es pēkšņi drīkstējām braukt uz pilsētu un paši pārdot savas lietas, ko arī darījām. Mēģinājām pārdot mūsu bērnu grāmatas un par 1 metru grāmatu saņēmām 1 latu. Mēģinājām pārdot arī rotaļlietas. Kad mana lelle aizgāja par 2 latiem, man gandrīz salūza sirds. Mēs izgājām pa tiem vārtiem ar saviem koferiem un aizgājām uz dzelzceļa tramvaja staciju pie Nometņu ielas un iestājāmies mašīnā, tādā tramvajā un aizbraucām uz eksporta ostu. Izceļošana notika pa jūras ceļu no Rīgas, Liepājas un Ventspils. Pirmais kuģis atstāja Rīgu 1939. gada 7. novembrī. Pavisam tika veikti apmēram 100 reisi. Viens no kuģiem, Sierra Cordoba, uz kura klāja atradās daudz vietējo nacistu, bija spiests atgriezties ostā, jo uz kuģa atklāja degbumbu. Līdz šai dienai nav noskaidrots, kas organizēja degbumbas afēru. Līdz 1940. gada pavasarim izceļoja lielākā daļa vācbaltiešu, ap 50 000. Und es nieselte, es schneite nicht, aber es war so ein nebeliges Novemberwetter, so ungefähr vielleicht bisschen Frost, so -3 Grad oder so. Līņāja, bija mitrs novembris, mazliet piesala. Und natürlich waren wir alle traurig. Und ich dachte mir so, Protams, mēs visi bijām bēdīgi. Es domāju pie sevis, tu to visu redzi pēdējo reizi. Bet es stingri nolēmu, ka mēģināšu vēlreiz atgriezties. To varēs izpildīt. Kopā ar vāciešiem aizbrauca latvieši, kas bija precējušies ar vāciešiem, kā arī tie, kas spēja pierādīt savas izcelsmes vāciskās saknes. Galvenais izceļošanas iemesls bija bailes no boļševikiem. Tieši latviešiem Latvijas ministru prezidents Kārlis Ulmanis veltīja savu 1939. gada 12. oktobra runu, kas tautā iegājusies ar nosaukumu Uz neatgriešanos. Vāciešu aizbraukšana izriet vienīgi no Vācijas valdības apsvērumiem, neatkarīgi no kaut kādiem citiem apstākļiem. Mūsu vēlēšanās ir braucējiem tikai palīdzēt, izceļošanas grūtības atvieglot. Ja kādas briesmas draudētu, tad taču visiem, ne jau viņiem vien. Bet lai kādi viņu iemesli, ja kāds grib braukt, lai brauc. Bet lai zina, izbraukšana šīs dienās ir iespējama tikai līdzīgā kārtā kā vāciešiem, Latvijas pilsoņiem, proti uz neatgriešanos. Kārļa Ulmaņa runa savā ziņā bija liekulīga, jo Latvijas valdība zināja par draudiem valsts pastāvēšanai, taču līdz pēdējiem centās slēpt no tautas patiesību. Daļa vēsturnieku uzskata, ka tā bija Latvijas valdības kļūda – pieļaut vācbaltiešu aizbraukšanu, jo valsts zaudēja daļu sava intelekta – zinātniekus, juristus, ārstus un inženierus, veiksmīgus uzņēmējus un rūpniekus. Turklāt izmaksājot kompensācijas par izceļotāju nekustamo īpašumu Vācijas valstī, būtiski palielinājās Latvijas valsts ārējais parāds. 1941. gada sākumā, jau padomju okupācijas apstākļos, no Latvijas izceļoja vēl 10 000 vācbaltiešu. Tāpēc 1941. gada vasarā, padomju vācu kara priekšvakarā, Latvijā bija palikuši tikai 1500 vācieši. Viņu vidū redzamākais bija profesors, bijušais Saeimas deputāts Pauls Šīmanis, kas kopā ar latviešiem pieredzēja ne tikai padomju okupāciju, bet arī vācu okupāciju un paglāba no iznīcības vairākus ebrejus. Latvijā palika arī Olga Mahare, kura dzimusi vācietes un krieva ģimenē.
Olga Mahare piedalījās arī pēdējos Latvijas brīvvalsts dziesmu svētkos Latgalē un kopā ar koristiem, it kā atvadoties no Latvijas valsts, 3 reizes nodziedāja Latvijas himnu Dievs svētī Latviju. Mēs 3 reizes dziedājam Dievs svētī Latviju un raudājam, jo mēs jau zinājam, ka Krievs jau stāvēja uz robežu. Un tad, kad mēs braucam pa nakti mājās, mēs vagonos raudājam, jo man personīgi, es jūtos pilnīgi kā latvieta. Es biju šitādi, jāsaka, nacionāli ļoti noskaņota. Mēs taču negribējām no šejienes braukt projām. Mēs 41. gadā palikam pa latviešiem. Olga Mahare visu padomju laiku slēpa gan to, ka mācījusies vācu skolā un pārvalda vairākas svešvalodas, gan to, ka viņai ir skolotāja institūta izglītība. Kā izmainījās dzīve padomju okupācijā, savā dienas grāmatā fiksējusi arī Katarīna Hoenfeldts-Cinovskis, kura bija precējusies ar latvieti un palika Latvijā līdz 1941. gadam. Katarīna Hoenfeldts-Cinovskis piedzīvoja pratināšanas cietumā sava vīra dēļ, kurš bija aizbraucis uz Vāciju 1939. gadā. 1941. gada 10. februārī atrodos kamerā 1x2 metri bez logiem un ar soli pie sienas. Neesmu nekāda histēriskā sieviete, bet katru 3. stundu veda uz pratināšanu un katreiz ar citiem izmeklētājiem. Gaiss kamerā ik minūti kļuva aizvien smacīgāks. Nokritu bezsamaņā. Kad atjēdzos, ieraudzīju sievišķi ar buzlēm un ūdeni. Pēc tam kamerā bija jāiztur augstums. Vairs nevarēja pakustēties. Arī mēle sastinga, man nedeva ēst. Karstumu nomainīja augstums un spilgta gaisma. Manas mokas ilga 60 stundas, tad Dievs apžēlojās un tiku atbrīvot. Ar parakstu man bija jāapstiprina, ka esmu saņēmusi vislabāko aprūpi. Man atbrīvoja pēc Vācu komisijas pieprasījuma. Šī komisija pēc līguma ar Krieviju uzturējās Rīgā, organizējot atlikušo vāciešu pārvešanu uz Vāciju. Šai komisijai esmu parādā par savu dzīvību. Mēs atstājām Rīgu 11. martā. Es domāju, ka tikpat labi varēja izceļot uz Āfriku vai Brazīliju, jo Vācija man bija tikpat sveša. Uz robežas visu, ko varēja, boļševiki mums atņēma. Lielākā daļa izceļojošo vācbaltiešu nonāca Hitlera okupētajā Polijā, kur sākumā dzīvoja nometnēs un dažādās pielāgotās telpās, bet vēlāk saņēma ebrejiem un poļiem atsavinātos īpašumus. Vācbaltieši bieži varēja darboties tajās pašās jomās, kur strādāja pirms izceļošanas, un dažkārt viņi pat uzlaboja savu materiālo stāvokli. Daži nonāca Vācu armijā un gāja bojā, vēl citi nacistu okupācijas laikā atgriezās Latvijā. Otrā pasaules kara noslēgumā visus izceļotājus gaidīja jauni likteņa pārbaudījumi. Bēgšana, visas iedzīves zaudēšana un varmācība. Daļai vācbaltiešu izdevās nonākt sabiedroto angļu un amerikāņu karaspēka okupētajā Vācijas daļā, bet citi nokļuva padomju okupācijas zonā. Daļa no viņiem atgriezās Latvijā, piedzīvoja dažādas represijas, arī izsūtīšanu uz Sibīriju. Leonoras Dirnēnas ģimene Dītrihi pēc izceļošanas tika nomitināti Polijā, kur Leonoras tēvs strādāja par ostas pārvaldnieku. Kad kara beigās Polijā ienāca padomju armija, Dītrihi uzdevās par latviešiem un tika sūtīti atpakaļ uz Latviju. Pa ceļam pazuda tēvs, bet vācu tirgotāju meita Leonora Dirnēna visu mūžu dzīvoja Rīgā, slēpjot savu izcelsmi līdz pat 1990. gadam. Man bija 21 gadi, man vajadzēja otro pasu saņemt. Un tad vajadzēja to dzimšanu apliecību parādīt. Un tur bija uzrakstīta tomēr, ka man vecāka vācu pavalstniecība viņam ir bijis. Un līdz ar to mēs abi tikām pārbaudīti veselu gadu, pat vairāk kā gadu. Un pēc gada mums piedāvāja pieņemt Krievu pavalstniecību. Mums nebija nekāda cita izēja, un mēs ar to esam izdarījuši, lai palikt Rīgā un lai dzīvot un strādāt. Kā pieņem Krievu pavalstniecību, man pats bija rakstīts par krievietu. Dagmāras Skalbergas ģimene Vācijā nokļuva amerikāņu okupācijas zonā, vēlākajā Vācijas Federatīvajā republikā. Dagmāras kundze strādāja Bundesvērā un pat kā turiste nedrīkstēja braukt uz Latviju.
Tāpēc viņa vasarās brauc uz Somiju un apmetās Baltijas jūras krastā. Tieši tur Dagmāras kundze saprata, ko nozīmē ilgas pēc mājām. Vēlāk, kad jau bijām Vācijā, mana māte teica, ka Latvijā viss bija labāk. Puķis un augļi smaržoja stiprāk, viss bija labāk. Tad es smējos par to. Bet jo vecāk es kļūstu, jo man vairāk viņai jāpiekrīt, ka daudz kas bija labāk nekā Vācijā. Cilvēku mentalitāte šeit ir pavisam savādāk nekā vāciešiem. Un es to vienmēr ievēroju. Vienalga, vai sanāk kopā ar latviešiem vai vācu baltiešiem, vienmēr rodas tāds kā personisks kontakts. Un ir tāda sajūta, it kā mēs jau būtu ilgu laiku pazīstami. Vācu baltieši sameklēja cits citu pēc kara Vācijā un apvienojās. No jauna tika dibinātas baltiešu kultūras, zinātniskās un sabiedriskās organizācijas. Tika organizēta palīdzība veciem cilvēkiem. Jaunatni savās apvienībās, vasaras brīvlaikos un sajietos turpināja piekopt baltiešu dzīvesveidu. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Rīgā Mencendorfa namā tika izveidots Vācu-baltiešu kultūras centrs Domus Regensis. Vācu-baltiešu juristi, it īpaši Dītriks Andrejs Lēbers, kas arī pieder Mencendorfu dzimtai, sniedza nenovērtējumu atbalstu Latvijas satversmes atjaunošanā un likumdošanas izveidē. Palīdzību saņem Rīgas un Latvijas muzeji, luterāņu dievnami, mācītāji, skolas un izdevniecības. Tā ir vācu-baltiešu garīgā atgriešanās Latvijā, atgriešanās pie savām saknēm. Uzglabājušas ir man vienas zeķītes, baltas zeķis, ko ādīja mana vecmāmiņa. Sākumā es viņus tā cienīju, tā zeķītes, un nevedu. Bet tad nāca trūkums ar citām zeķiem, un man viņas bija jānes. Tamdēļ viņas ir lāpītas visās pusēs. Renāte Dolfi kundze pēckara Rīgā pirmoreiz ieradās 1971. gadā kā turiste. No jau 40 gadus viņa Latviju apciemo katru gadu. Latvijā man ir dzimtene. Dzimtene viņa man ir. Jā, to var teikt. Ar Latvijas valsti es tā nevaru identificēties, kā īsts latvietis var. Bet dzimtene paliek dzimtene.